Un ko vispār nozīmē nepareizi domāt. Ja? Mūsdienās bērni un šī jaunā paudze ir ārkārtīgi forši, bet ar viņiem ir jāmāk strādāt. Mums ir milzuma liela plaisa starp pedagogiem un bērniem, tāpat kā arī šī plaisa veidojas starp šīm te jaunajām paudzēm, ir tīpaši starp tā saucamajiem milēnijumu paudzes bērniem un tagadējiem šiem te zoomeriem. Ja? Viņiem ir pavisam savādāka dzīves uztvere, kas nav pieņemama mums. Ja? Es negribu teikt, ka viņi ir slikta, piemēram, zoomeri šajā gadījumā, ja ir iespēja nestrādāt, viņš nestrādās. Ja. Mūsu gadījumā mēs, kas esam milēnijumu paudze, mēs esam tie, kas visvairāk strādā. Ja, un tāpēc mums ir visvairāk šīs visas izdegšanas un attiecīgi viss šis te, kas saistās ar stresu. Bet ir vienkārši jāmāk sadarboties un parunāt ar viņiem ir ārkārtīgi interesanti. Un tiešām tu pareizi saki, jā, viņiem ir diezgan daudz jautājumu, viņiem ir savādāka pieeja. Mūsdienu bērni, viņi grib saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kas skolotājiem tas varētu būt liels izaicinājums, ir īpaši matemātikā. Tad, kad skolotājs māca, piemēram, Pitagora teorēmu, ja šajā gadījumā bērnam neko neizsaka A kvadrātā plus B kvadrātā vienāds ar C kvadrātā. Jā. Viņam ir svarīgi saprast, kur man tas noderēs dzīvē.